Nu, ko, dārgie draugi, esmu ieradies novembra svētkiem pa godu 11. novembrim, Lāčplēša dienai un Neatkarības dienai 18. novembrī. Šajā vietā, šajā leģendārajā vietā, lai apskatītu šo nacionālo partizānu bunkuru, kur vīri cīnījās par Latvijas neatkarību, par savām ģimenēm, lai tās varētu dzīvot drošībā. Varētu dzīvot drošībā savā valstī ar savu valodu. Tā ieslēdz gaismu, lai nedaudz labāk redzams. Viss savādāk tāda tumsa. Un šāds bija bunkurs. Šādi apģērbi, ko vīri izmantoja. Pēc nakts vienmēr rīts, un tu, uguns, kurs kvēls, ar tevi man sildīt un degt, redzēt piesākā tumsā, vai vainagos pāri lēkt. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā. Bet paliek retorisks jautājums. Vai šie vīri būtu priecīgi redzēt Latviju tāda ir tagad, kā viņi tiek pārvaldīti? Un jūtu, ka tur esi tu, kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Lūk augšā. Neviens manā vietā. Viss kā pienāks. Mēģināsim uzkāpt. Atvērt šo lūku. To nedziedās. Jā, dodamies atpakaļ. Kungi un dāmas, šīs ir Nacionālo partizānu bruņojums, ar kādiem vīri cīnījās. Kā mēs šeit redzam, šeit ir gan vācu, gan krievi ieroči. Cīnījās ar visu, kas bija pieejams. Gan tas, kas tika konfiscēts no vāciešiem, gan no krieviem. Šeit informācija arī, kas vēlas var palasīt. Šeit ir otra lūka. Lūk, šāds tas bunkurs. Bunkurs patiesībā ir ļoti forši uztaisīts.
Gribu ticēt, ka līdzīgs viņš arī bija partizānu cīņu laikā. Un gods un slavu vīriem. Paldies viņiem. Tagad mums tikai mūsu esošiem latviešu vīriem, puišiem, kungiem jātur šī augstā latiņa un jācīnās par savu valsti, par savu zemi. Ne tikai kara laukos, bet arī ikdienā. Jābūt labiem tēviem, labiem kristiešiem, labiem paraugiem visiem.